Es esmu Zane Roškalna, es esmu BMK rokskolas direktore. Jā, ideja radās principā pati, jo 2004. gadā mēs nodibinājām biedrību sākotnēji, jo vairākiem jauniem cilvēkiem bija ļoti liela interese par ģitāru spēli. Es domāju, ir divas tādas lielākās paveiktās lietas, no kurām, protams, viena ir tiešām, ka apmēram 2000 cilvēkiem ir bijusi iespēja apgūt to instrumentu, kas viņus interesē tajā dzīves posmā, kad viņiem tas ir bijis svarīgi. Un to neviens nevar atņemt vēlāk. Bet otra ļoti būtiska lieta ir šī kopienas biedrības veidošana. Un arī cilvēkiem, kas šeit ir mācījušies senāk, viņi ar vienu izjūt tādu ciešu piederību mūsu lokam. Mūsu misija ir baudāma mūzikas izglītība atbalstošā vidē. Un abas šīs lietas ir vienlīdz svarīgas, jo mūzika ir jāmācās ar prieku, un arī tam, kādi cilvēki ir bērniem apkārt tajā laikā, ir ļoti liela nozīme. Mums ir paveicies, teiksim tā. Mēs darām to, kas mums vislabāk sanāk. Un jaunieši mums ir fantastiski. Mums ir vislabākie jaunieši, kas varbūt esam arī lielākā daļa no visiem skolotājiem. Mēs esam profesionāli mūziķi, kas ar to nodarbojas ikdienā. Un tāpēc ir ļoti laba tāda kopā būšana ar jauniešiem. Ļoti forši, un šādas vietas ir nenovērtējums, tāpēc viņi patiesībā nav daudz. Es teiktu, te ir ļoti jauka, draudzīga atmosfēra, un kad es te nāku, es vienmēr satieku savus draugus no sava ansambļa un citus. Un es iemācos daudz jaunas lietas, kā piemēram arī kā pareizi salikt ritmus vai arī kādus soliņus, ko nospēlēt bungām.